Vai zinājāt, ka tūkstošiem Latvijas mammu saņem mazāku pensiju jau šodien tāpēc, ka 90. gados audzināja bērnus? Manuprāt, tā ir netaisnība, kura valstī ir jānovērš. Tie ir vairāk nekā 138 000 bērnu, un daudzas šo bērnu mammas šodien saņem mazāku pensiju. Toreiz mammām bija jāveic sociālās iemaksas no 1 līdz 56 centiem mēnesī, kas ir formāla pazīme. Absolūts vairākums no mammām par to nezināja, jo tāda prasība nebija ne pirms šī perioda, ne pēc tam. Tagad mammas par to maksā ar mazākām pensijām. Lai šo netaisnību novērstu, šogad bija vajadzīgi tikai 3,1 miljonus eiro. Bet vai zināt, cik liels ir pensiju speciālā budžeta pārpalikums? Tie ir vairāk nekā 430 miljoni eiro. Tātad runa nav par naudu. Runa ir par prioritātēm. Valstī beidzot jātiek ir skaidrībā, kas šajā gadījumā ir svarīgāk – samaksātie centi vai uzaudzinātie bērni. Līdz šim valsts ir izvēlējusies samaksātos centus. Vienai mammai tas nozīmētu vidēji par 20 eiro mēnesī lielāku pensiju. Savukārt viens toreiz dzimis bērns šobrīd pensiju budžetā iemaksā vidēji 5000 eiro gadā. Mammas savu darbu izdarīja pirms vairāk nekā 30 gadiem jau. Tagad kārta ir valstī izdarīt savu darbu. Nacionālajai apvienībai šī joprojām būs prioritāte, arī veidojot 2027. gada budžetu.